Vakardien jau skatījāmies spēli pret Lietuvu viņiem, un viņiem atkal ir, protams, atletiskāk, garāk tie spēlētāji, un šodien treniņā izgājām cauri, kā mēs varētu viņus apspēlēt, un skatīsimies video, un mēģināsim izmantot savus, protams, tas ir ātra spēle un agresīva aizsardzība. Kā var apspēlēt garāks un atletiskāks spēlētājs? Noteikti ar galvu. Jo, kā zinām, amerikāņu izcelsmes spēlētāji bieži vien iekrīt uz mājkastībām. Un tad pašiem jānospēlē būs gudrāk, vairāk jāpamāna. Uzreiz nevajadzētu uzbrukt un nospēlēt nedaudz gudrāk. Tev droši vien būs tas pienākums sekt, cilvēku sekt Toniju Parkeru, vai tas ir papildus izaicinājums? Viennozīmīgi pirmajā čempionātā jau 2 gadus atpakaļ jau sanāca, bet viņu uzspēlēt. Un nav viegli noteikti, bet tā ir pieredze un tāds līmeņa spēlētājs, ka tādiem bieži nesanāk spēlēt. Vairāk jau jākoncentrējas uz pārējiem, jo Parkers jebkurā gadījumā viņš gribēs, viņš iemetīs tāpat tos 20 punktus, vienalga, vai kāds viņam ļaus vai neļaus. Un galvenais, lai pārējie neiemet. Tālāk paņēma krītas lupati, tā labi palīdzēs. Ko tad? To lupati viņš paņēma, lai imitētu garās rokas. Jā, tieši tā, jo viņiem ir tas viens garais, ka es nemācēšu izrunāt to uzvārdu, kā viņiem tur pareizi ir. Tas ir tāds ar tādām rokām, kas ir šeit, tā ka mēs šodien pamēģinājām jau pamest pārtām. Bet tomēr par to Parkeru noteikti es skatījies, arī sakojos līdz viņa gaitām, viņam ir kāds tāds signature move. Viņam ir raksturīgs. Tas Armands Pirmūs, viņam arī ir tāds, bet viņiem ir tāds mežonīgi ādrs, viņš starp diviem bieži vien tādās situācijās, kur caur, tā teikt, tādā acis viņš izlēma, kur vispār nav vietas, bet viņš tomēr pamanās tur izlīst cauri. Tā viņš arī gūst, un bieži vien ir jābrīnās, kā viņš vispār uzmet tos lejapus, un neviens viņu nenobloķē, bet viņā kaut kas laikam īpašs ir. Pirms 2 gadiem cīnījāties ļoti līdzīgi un pašā galotnē zaudējāt, vai to spēli atceraties, un tā ir tāda papildus motivācija? Jā, protams, jo atceroties arī visi jaunieši izlases, mums Francija ir bijusi tāds parocīgs pretinieks vienmēr, jo, nezinu, vienkārši mums viņiem diezgan labi vienmēr sanāk spēlē, kas arī viņiem būtu pa uzvārdiem uz kaut kā parocīgu, un noteikti jau seksim zonu, zinot to, ka tur daudz melnēji, kas varbūt nemet tik labi grozi, un tad jau redzēs, ko treneri būs izdomājuši, to arī mēs darīsim.